3, 2, 1, aiziet. Tu atkal to pašu? Jā, mēs to pašu. Rihard, višķi vēlāk tev atzvanīšu, labi? Manuprāt, tu perfekti izstāsti. Jā, man tā liekas. Ļoti labi. Sergej, kas agrā pavasarī tev uztauc rapšu laukā? Šogad man uztrauc kukaiņu invāzijas. Kukaiņu daudz vairāk nekā pagājušajā gadu, un šonedēļ mēs jau nomiglojam ar KAIS. Jūs to esat izlikuši zeltainos traukus un sekojat līdz tam, jā? Jā, protams. Un konstatējam, ka ir nepieciešama ļoti āgra miglošana. Jūs lietosiet gan pirotrīdus, gan sistēmas insekciju kā Carnadine Extra? Jā, nākotnē plānojam to visu kombinēt. Plānojam ar Carnadine Extra. Un, protams, mums nav citu variantu, mēs ļoti ceram uz Carnadine Extra. Nu, Vilni, es gribēju tev vēl pajautāt par orisu. Kā tu domā, kā viņu labāk lietot šogad vai tuvākās dienas? Kā regulātoru vai atstāt viņu uz vēlāko laiku, kad sāksies ziedēšana un lietot kā fungicīdu? Gribētu teikt, ka priekšroku dot lietošanai pa ziediem, bet noteikti maisījumā ar azoksastrombīnu vai proteokonazolu saturošu fungicīdu, jo balstoties uz mūsu pagājušā gada pētījumiem, mēs redzējam lielāko ražu pieaugumu tieši oriusa un proteokonazolu maisījumam. Sekojam līdzi laukiem. Ja mēs redzam viendīgi lapus, neaizmirstam smidzinājumos pievienot fuzulātu fortu to ierobežošanai pavasarī. Sergej, kas notiek kviešos? Nu, kviešos ir iedots papildus meslojums pagājušajā nedēļu, un nākošais nedēļas plānojam stabilāni un kas. Kvieši sasnieguši laukos 30. stadiju? Jā. Parasti mēs lietojam kopā, bet šogad skatīsimies varbūt atsevišķi, jo ir paredzētas salnas pa nakti. Un, ja kvieši nav sacerējuši, tad mēs dodam ātrāk, pat 25. Pat ātrāk, pirms 3. cerošanu veicināt, jā? Kā ar nezālēm šajās laukos? Nu, mēs rudeni lietojam herbicidu ar plašu spektru, iedarbības spektru, un lauki salīdzinoši tīri, bet ņemot vērā, kā ļoti garš rudens un silta ziema, šur tur parādījies ziemas rāpsis, varētu būt, ka būs jālieto niuansi. Ko es vēlētos tev papildināt par niuansi? Saimnieki, kas nav lietojuši nekādu herbicīdu rudenī, niuansi plus saracens, ļoti labs risinājums. Agri rudenī zemās temperatūrās strādās, un papildinot Sergeju arī par šo pašu niuansu un saracens risinājumu saimniecībās, kas ir labus herbicīdus jau lietojuši rudenī, sekot līdzi šiem te nezāļu nākamajiem viļņiem, un dēļ garās reģistrācijas šos produktus var arī lietot vēlāk, lai ierobežotu šos nākamos viļņus.